Latgalē, Latvijā un Eiropā. Šeit ir parādītas tātad galvenās lietas, galvenie tādi uzsvari, kā mēs gribam, lai Līvānu novadu redz no ārpuses. Latgalē tātad Līvānu novads izceļās ar lauku turismu, aktīvo turismu, ar lauksaimniecību un bioloģisko produktu ražošanu un ar biznesa inkubācijas pakalpojumiem. Tieši tāpēc, ka mums, kā vienai no nedaudzām Latgales pilsētām, ir savs biznesa inkubators. Tas nenozīmē, ka citas lietas mums nav. Tas nozīmē to, ka citas lietas arī attīstās un ir jau attīstītas, vai mēs gribam, lai viņas attīstās nākotnē, bet tas nozīmē, ka šīs ir tās lietas, ko mēs paši gribētu uzsvērt kā galvenās, un mēs gribētu, ka citi no malas mūs redz, ka šīs ir mūsu galvenās lietas. Latvijas mērogā tā ir pārtikas rūpniecība un mājražošana, loģistika, transports un kravu pārvadājumi, un joprojām tas ir Līvānu stikla muzejs. Līvānu stikla muzejs, jo tas joprojām ir viens no lielākajiem turistu piesaistes punktiem Latgalē, un te nav vairs, diemžēl, stikla ražošana vai rūpniecība, tas ir muzejs, Līvānu stikla muzejs. Un ar skatu nākotnē mēs ļoti vēlētos, lai attīstās stikla amatniecība saistībā ar Latgales mākslas un amatniecības centru, tātad stikla amatniecība. Eiropā savukārt Līvāni ir slaveni ar optisko stikla šķieru produktiem, ar pūdras pārstrādumu produktiem un ar kokrūpniecību un mēbeļu ražošanu. Tās ir tās lietas, kas ir unikālas jau šobrīd, un mēs arī nākamos 7 gadus paredzam un gribam, ka šīs ir tās lietas, ar ko Līvāni izceļās Eiropas mērogā. Varbūt ir kādi jautājumi līdz šim? Jā. Cik saprotams, novatpētniecības muzejā nav iekšā, jā? Novatpētniecības muzeja, kā muzeja pagaidām nav. Tad vajag likt iekšā, ka tas arī ir vajadzīgs. Kā priekšlikums. Jā, ja mēs šobrīd Preļos ir no Preļu rajona, un vairāk par Preļiem mums vispār nav. Un šīs vērtības pazūd, un jo ātrāk, jo labāk tas ir jāizdara, un es domāju, to, ko mēs sapratām, uz nākošo gadu aiznākušo mums ir noteikti jāsāk veidot. Kā atsevišķs projekts? Atsevišķas pilnīgi, ne blakus mākslas amatniecības, ne stikla muzejam, bet atsevišķas kā telpa. Kā telpas kāda, jā. Atsevišķas, bet kā struktūra varbūt? Vārda struktūra redzēs, var kā vienā, telpas ziņā tā būtu atsevišķā ēka vai... Pilsētā varētu būt iekšēji kā citās pilsētās. To varbūt nevar formulēt, varbūt ne kā triškām, bet kaut kā novatpētniecības vērtības saglabāšanai kaut kas tā formulēt. Jo tās vērtības ir daudz, vienkārši viņas šobrīd ir dažādās vietās. Jā, un viņas ar katru dienu pazūd, aizejot katram cilvēkam arī. Vecākam cilvēkam. To mēs pierakstam, valdi, jā. Tālāk ejot atsevišķa sadaļa programmā ir par industriālo zonu un ir sniegti 3 varianti, kā industriālā zona varētu attīstīties. Pirmais variants, jeb optimistiskais scenārijs ir tāds, ka Līvānu novada pašvaldība varētu atpirkt visas zemes šajā industriālajā zonā, kas atrodas konkrētajā teritorijā, un varētu izveidot industriālo parku, savu pašvaldības īpašumu esošu industriālo parku ar kvalitatīvām tātad inženieru komunikācijām, un pēc tam šos zemes gabalus iznomātu uzņēmējiem, komersantiem. Kā es saku, tas ir pats optimistiskākais scenārijs. Otrs variants, kas arī ir ļoti optimistisks, ir tas, ka Līvānu novada pašvaldības sadarbībā ar šajā teritorijā esošiem zemes īpašniekiem rod kopēju tādu sadarbības schēmu, iespēju un kādam no Latvijā lielākajiem industriālo parku apsaimniekotājiem nodot šo teritoriju apsaimniekošanā. Un tad šis apsaimniekotājs, varētu teikt pašvaldības vārdā, attīsta teritoriju kā industriālo parku. Un trešais variants, ka pašvaldība iegādājas savā īpašumā vienu zemes gabalu, vienu no, piemēram, lielākajiem zemes īpašumiem un sakārto šo te gabalu
kārtīgi kā pilotu projektu, sakārto tādā ziņā, gan apgaismojums visas tātad inženieru komunikācijas, ka tas kā pilotu projekts, kā paraugs citiem. Un citi pēc šī parauga arī, ņemot vērā to veiksmīgu attīstību, dara to pašu. Šie visi 3 varianti piedara pie optimistiskā scenārija, kas realitātē, izvērtējot visus plusus un mīnusus un reālās pašvaldības iespējas, diemžēl nav reāls tuvāko 7 gadu laikā. Tāpēc mēs skatījāmies tālāk un ir tāds realistiskāks scenārijs, kas varētu notikt ar industriālo zonu, tātad pāri dzelzceļam. Un realistiskais scenārijs mums rāda to, ka pašvaldība veids industriālās zonas šīs teritorijas saucamo priekšizpēti, tehniski ekonomisko pamatojumu un detālu plānojumu vai nu katram zemes gabalam vai vismaz, teiksim, lielākiem zemes gabaliem. Tālāk pašvaldība sakārto un uzlabo publisko infrastruktūru, tātad ceļus komunikācijas, kas atbilst vēlāk mūsdienu prasībām. Pēc tam izveido portālu elektronisku šīs informācijas apkopojumu, kas ir pieejams interesantiem, tie, kas gribētu sākt ar savu ražošanu. Un mērķtiecīgi šo te datu bāzi vai to informācijas apjomu, kas ir par šiem zemes gabaliem, mērķtiecīgi publisko, tā lai potenciālie investori vai uzņēmēji zina, kādā stāvoklī, kāda zemes gabala tur atrodas, cik lieli, ar kādām pievadu komunikācijām un ko viņi tur varētu tātad darīt. Tas ir realistiskais scenārijs. Un pats pēdējais pesimistiskais scenārijs ir tāds, ka industriālā zona paliek tāda, kāda viņa ir šobrīd. Ka nekas tur netiek neieguldīts un saglabājas vienkārši kā industriālā mantojuma objekts un pamazām tomēr šī zemes kvalitāte un teritorijas kopējā kvalitāte pievilcība, kā saka, iet uz leju. Tas ir pesimistiskais. Cīkāk varbūt nepakavēšos vairāk, bet dokumentā ir tālāk izanalizēta katra šī scenārija plusi mīnusi un ir jau tālāku rīcību plānā un investīciju plānā iestrādāti daļa no pasākumiem, kas ir šajā realistiskajā scenārijā. Tātad mūsu priekšlikums ir tas, ka ir realistiskais scenārijs un notiek apmēram šī te taciņa.